Vai esat kādreiz attiecībās sajutušies nesvarīgs, nepamanīts, aizmirsts? Šodien raidījumā par to, kā atgādināt laulātajam, kurš ir vissvarīgākais manā dzīvē. Laipni lūdzam raidījumā Laiks ģimenei. Ar jums kopā šodien esam mēs, mana sieva Līga. Un mans vīrs Andis. Jau vakar Kleimaņa ģimene mums atgādināja, cik nozīmīgi ir spēja atvainoties un spēja piedot. Šodien mēs jūs iedrošināsim, kā otram likt justies īpašam. Un kā jau droši vien pamanīsiet, tad šodien jo īpaši pāri centīsies viens otram sagādāt īpašus brīžus. Bet kas zina, varbūt jums arī ir īsais brīdis, lai šodien tieši sāktu. Vai piekrītat, ka ir jāatgādina, lai laulātais neaizmirst, ka ir vissvarīgākais cilvēks jūsu dzīvē? Un nav nepieciešama ne mīlestības diena, ne dzimšanas diena, ne laulību gada diena, bet labi dara arī šodiena, rītdiena un nākamās dienas. Jā, bet iespējams šodien šo raidījumu klausās tikai viens no jums. Bet ar ko katram pašam ir jāsāk? Tas ir nolikt šo mērķi, ka jūs vēlties tiešām sagādāt otram šos īpašos brīžus, likt justies īpašam un tiešām fokusēties uz to, ka jūs vēlties darīt otram labu. Un kā teikt, Līga, mīlestība ir ne tikai grandiozi žesti, bet arī mazi ikdienišķi, laipnības, atzinības darbi, kas liek degt tai ugunī. Un arī pāri, kas šodien kā cimds ar roku, nepievēršot vajadzīgo uzmanību, agri vai vēlu attapsies situācijā, kur kaut kas nav kārtībā. Jā, arī mēs ik pa laikam vēl attopamies tādā situācijā, ka it nemaz arī mēs nejūtamies īpaši viens otram. Bet galvenais, lai partneris tiešām justos īpašs un pamanīts un svarīgs, ir tiešām šī patiesā vēlme koncentrēties uz viņa vajadzībām, izzināt tās, saprast, kas ir tas, kas otram tiešām liek justies īpašam. Un varbūt jums arī var palīdzēt jau daudziem zināmās 5 mīlestības valodas. Kā cietajā riekstā matemātikā, ja nezinu, ko darīt, vajag kaut ko darīt. Atklājiet, kas tad īsti ir tās lietas, kas jūsu laulātajiem liek justies īpaši. Apdomājiet, noskaidrojiet un lietojiet, lai nesanāk liekie centieni. Jā, pa liekiem centieniem. Es atceros reiz agrāk, kad es kārtoju Andim zeķes. Es vienmēr viņas kārtoju pa veidiem un krāsām. Un tiešām man likās, ka es viņam paužu šo īpašo pieeju. Un es jau iedomājos, kā viņš atver atvilkni un ierauga laimīgs savas sakārtotās zeķītes. Bet mēs sapratām to, ka tas viņam nestrādā. Un nonācām pie secinājuma, ka tad, kad viņš, piemēram, dara kaut ko mājai, un es viņu slavēju, wow, kāds tev tur labs risinājums izdodās, vai wow, kādi tev muskuļi nesot to smago kasti, tad tie apliecinājumi vārdi, salīdzinot tām zeķēm, tiešām bija atbilstošāks veids, kā tev justies īpašam. Jo agrāk atklāsim, kas tieši mūsu laulātajiem liek justies īpaši, jo labāk. Mums vīriešiem bieži šķiet, ka tie ir ziedi, konfešu kastes, bet varbūt, ka trāpām un tā arī ir. Bet varbūt arī, ka īstenībā nomazgāts trauku kalns ir tas īstais īpašums, un ziedu buķete ir labs papildinājums. Jā, jo ne vienmēr, kā varbūt dažiem varētu šķist, kad obligāti likt otram justies īpašam ir kaut kas romantisks. Piemēram, man liek justies īpašai, kad Andis kaut ko sāk darīt mājas darbiem, paņem rokās instrumentus un kaut ko sāk darīt mājai. Un es zinu, ka tas tiešām arī ir neierasts tāds, ko viņš dara, un es zinu, ka viņš tiešām cenšas to darīt manā labā, un tas pat tiešām liek justies īpašai. Jā, bet es arī nenoliekšu to, ka visīpašāk ir brīžos tajos, kad es redzu, kad Andis ir par to atcerējies. Es neesmu viņam atgādinājis, bet viņš tiešām to atcerējies un sācis darīt. Pie tam mērķis nav iesaistīties īpašo sajūtu darījumos. Cik tu man, ko es tev,
kāpēc, kurš vairāk, bet gan negaidot tūlītēju algu, darīt otram labu no sirds. Un vēl šodien pajautājiet savam laulātajam, kas ir tas, ko es varu darīt, lai tu justos īpaši. Un neaizstāvieties dzirdot savus sievu vai vīra atbildes. Un kurš tad cits jums liks justies īpaši, ja ne jūsu otrā pusīte? Labāk, lai tas ir jūsu vīrs vai jūsu sieva. Jā, bet domājot arī par šo tematu, es domāju, cik tomēr arī ir grūti panākt šo labvēlīgo noskaņojumu un koncentrēties uz šo mērķi, darīt otram kaut ko īpašu labu, tad, kad ir kādi attiecību saspīlējumi. Un tad nepavisam nav viegli to darīt un tā kā izvirzīt šo mērķi. Jā, bet Jēzus mūs uz kaut ko aicina. Jēzus sacīja, tad visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat arī darat jūs viņiem, Mateja 7:12. Un tā vietā, lai iepriecinātu sevi, padomājiet, kā iepriecināt otru. Jā, un ko tad tas nozīmē? Mums ir tā vajadzība tiešām arī sajusties īpašiem, mēs to nenolieksim, bet Jēzus mums piedāvā otram darīt to, ko tu vēlies, lai tev dara. Un tas ir tiešām arī labs veids, kā mums kļūt par labākiem cilvēkiem, par labākiem vīriem, par labākām sievām. Dariet un negaidiet pretī. Dariet tikai ar vienu ekspektāciju. Iepriecināts mans dzīvesbiedrs. Bet ko darīt tad, kad nav otrs iepriecināts? Jo esmu dzirdējusi, sakām, jā, es tur centos un darīju, bet mani otrs nepamanīja. Un tas tiešām liek justies slikti. Tāda ir ķēza. Apzinātai laipnībai nevajadzētu raisīt ne dzīvesbiedra bailes, ne dusmas, ne sāpes, bet apdomājiet, pajautājiet, apdomājiet vēlreiz un dariet labāk. Jā, Andi, bet atceries tad, kad mēs par šo sākām runāt, tad pirmajā brīdī mums likās, ka tas viss ir vajadzīgs sievietei tie īpašie brīži, bet tad mēs tā ieskicējām tādas ikdienas ainas un sapratām, ka vīriešiem arī šie apliecinājumi patieši nepieciešami. Un liek sajusties silti, vai ne? Piekrītu. Mums vīriešiem gan labi patīk gan brokastis, gan atzinības vārdi par salabotu vai notīrītu auto no sniega ziemā. Ielieta degvielu. Jā, ielieta degvielu, kas ir padomāts. Jauku īsziņu darba dienas vidū vai kaut vai mājās atnākot, ka sagaida pie durvīm. Jā, un es atceros, kad pavisam nesen vēl, ka bērniem lika brokastu kastītes, tad es iedomājos, ka es taču Andim arī varētu to brokastu kastīti uztaisīt. Un man likās, ka tas bija tāds jauks apliecinājums. Jā, un no rīta bērni apēda brokastas kastītē, un tu to uzzināji tikai dienas otrā pusē. Un šodien neprasīšu, vai tev prātā nebija kādas gaidas, par ko mēs runājām iepriekš pie labajiem darbiem, bet nākamajā rītā bija vēl viena kastīte, un to es dabūju un biju priecīgs un pateicīgs. Jā, bērni ievieš zināmas korekcijas arī jūsu ikdienā, bet mans mērķis bija viņam parādīt, ka es viņu mīlu, ka man viņš rūp, un jā, es domāju, ka turklāt arī bērni arī to pamana un kaut ko mācās. Jā, un kā redzat, bieži vien tie ir tiešām tādi silti, ikdienišķi sīkumi, bet kam der to vajag? Un es teiktu, ka te izriet tādi neapzinātie apliecinājumi otram. Viņš par mani domā, viņam es esmu svarīga, es zinu, ka viņš mani pazīst, jo viņš tur ir izvēlējies to, kas man ir tagad aktuāls. Man jāatceras, mani mīl, jo diez vai citādi to darītu. Un te tiešām ir svarīgi pamanīt un novērtēt sava laulātā laipnības žestus, jo arī tas ir veids, kā laulātais var justies pamanīts un justies īpaši. Lai jums un mums izdodas!